telpā. But I came to a conference here, Bet es šeit atbraucu uz kādu konkrētu konferenci. and on the last day, Un pēdējā šīs konferences dienā the Lord asked me to put down my camera Dievs man teica, tagad noliec savu because fotokameru, I was serving on media. jo es tajā konferencē biju mēdīju komandā. And he said, just worship me. Un šeit noliec man prasa, vai tu teiksi jā šai valstī. And I knew Un es zināju, the sacrifice and the cost it would entail. ko tas no manis prasīs, cik tas daudz man maksās un kāds tas būs upuris. I knew that it would mean laying down all my dreams and everything that I held dear. Es zināju, ka tas nozīmē nolikt malā visus manus sapņus un visas tās lietas, kuras uzskatīju par svarīgām un dārgām, To say yes. lai pateiktu jā. So I wrestled with God for an hour. Un kādu stundu es ar Dievu cīnījos prātā, I cried. es raudāju. There's a picture of my brother just holding me crying. Ir tāda fotogrāfija, kuru redzēt, kā mans brālis man ir apķēris, No jo one es knew what raudu. was going on. Un neviens jau nezināja, kas iekšā ar man notiek. But at the end of that hour, I said yes to him. Bet pēc šīs stundas es pateicu jā Dievam. And so for the next 5 years, I didn't know how I could get to this Un nation. nākamos 5 gadus es nekādu nezināju, kā lai nokļūstu uz Latviju. And through a whole bunch of different things, the Lord led me back to America Un tad tādas daudz lietas notika, un es aizbraucu atpakaļ uz Ameriku. and actually opened doors for me to apply for a visa here. Un tad tur man pavērās durvis, ka es varēju pieteikties vīzai, lai atbrauktu šeit. So exactly 5 years after the Lord told me, I arrived in Latvia. Tātad pirms 5 gadiem Dievs mani uzrunāja teikt jā šai valstī, un pēc 5 gadiem es tad esmu šeit. I grew up in a very different place. Es uzaugu pavisam citādākā vietā. I grew up in Zimbabwe and South Es Africa. uzaugu Zimbabvē, Dienvidāfrikā. I had never lived in a snowy nation. Es pirms tam nekad neesmu dzīvojis zemē, kur ir sniegs. I have lived in cities bigger than Latvia Un es- population-wise. Un es esmu dzīvojis pilsētās, kas iedzīvotāju ziņā ir lielāks kā visa I'm Latvijas used to iedzīvotāju kopumā. mountains. Sorry? I'm used to mountains. Es esmu pieradusi Kalna. pie kalniem. So it's been a journey, Tā kā tas ir bijis tāds savu veidu piedzīvojums. but I šeit can būt. feel God's heart for this nation. Bet es tiešām izjūtu Dieva sirdi pār I šo can zemi. feel God's heart for his people here. Cik ļoti viņam rūp šie cilvēki šajā valstī. I remember at that conference all those years ago, Es atceros pirms tiem 5 gadiem, kad es biju tajā konferencē. there was an older man that someone hadn't prayed for. They overlooked him. Bija kāds vecāks vīrs, par kuru neviens nebija aizlūdzis. Viņi bija kaut kā viņu palaiduši garām. But at the end, I just said, like, can I pray for you? Un man bija tāds sajūta, ka man par viņu ir jāaizlūdz. Es He didn't piegāju pie speak viņa. English. Viņš nerunāja vispār nevienu vārdu angliski. But as we began to pray, the tears just like fell on his notebook. Bet es sāku lūgt par viņu, un viņa masters sāk tecēt uz viņa pierakstu kladi. And I feel like it's the reminder that anywhere where you have felt overlooked or unseen, Un man bija tāds sajūta, ka tajās vietās vai sfērās, kur jūs esat piedzīvojuši to, ka jums paiet garām, In your vai ka jūs lives. neievēro jūsu dzīvē. in your lives, in this city, in this nation, Šajā valstī, šajā pilsētā, šajā zemē. the Lord has never forgotten you. Dievs grib jums šajā rītā atgādināt, ka Viņš nekad nav jums pagājis garām, nekad nav bijis tā, ka Viņš nav jūs The ievērojis. Lord continues to pursue you. Dievs iet katram no jums pakaļ. He wants to reveal himself to you. Viņš grib atklāties katram no jums He wants personīgi. you to know your value and your worth. Viņš grib, lai jūs saprotat jūsu vērtību un cik jūs esat dārgi un svarīgi. He loves you deeply. Viņš jūs ļoti, ļoti dziļi mīl. Your life has value. Jūsu dzīvē ir vērtība. And so I've lived in Latvia for nearly 2 years now. Un tagad 2 gadus, es jau gandrīz 2 gadus dzīvoju Latvijā. Crazy Tāds traks laiks. that I live in a nation that I don't know what people are saying yet. Es dzīvoju valstī un es vēl nesaprotu, ko man cilvēki apkārt runā. I've got Latvian wrong quite a few times. Es bieži vien lietoju latviešu valodu un saprotu pilnīgi nepareizi un šķērsām. I did go around saying svats Es gāju apkārt un teicu svēts, instead of svēts. sveiki. Tā vietā, lai teiktu sveiki. And I don't know how long I did that for. Un es īstenībā nezinu, cik ilgi es tā darīju. I definitely told the coffee shop people Es, piemēram, kafejnīcās teicu viņiem svēts. the Bolt drivers svats. Un tāks šoferim svēts. But now I know it's sveiki. Bet tagad es zinu, ka ir jāsaka sveiki. So I was that weird English person from somewhere else. Tā kā
kā droši vien, ka viņi domā, tā dīvainā sieviete, kas runā angliski no kaut kādas zemes. Bet luckily, the Lord still loves me. Bet Dievs joprojām mani mīl. And what do I want to share with you something specific this Un morning. šajā rītā es gribu kaut ko ļoti specifisku ar jums dalīties. This year, the Lord has really been speaking to me again about joy and strongholds. Šajā gadā Dievs ļoti stipri runā uz mani par prieku un cietokšņiem. We've heard of the scripture in Nehemiah. Nehemijas grāmatā mēs zinām to rakstu vietu, It says, the joy of the Lord is my kur ir strength. teikts, ka tā kunga prieks ir mans spēks. All heard that? If Vai you've jūs been in esat the church for dzirdējuši? longer than a year, it feels like. Šo rakstiet, ja ne, ir labi, bet man liekas, ka jūs jau kādu gadu te The pulcēties. The joy of the Lord is my strength. Tā kungas prieks ir mans spēks. And this is when Nehemiah had just rebuilt the walls. Un tas ir, viņš to saka tajā brīdī, Nehemija, kad viņš ir pabeidzis celt pilsētas aizsargmūri. And that when we talk about strength, it actually also means stronghold, defense. Un tad, kad mēs runājam par šos Dieva spēku, tas savā ziņā arī nozīmē šis aizsargmūris. And so the joy of the Lord is actually our strength, and it can be our defense and stronghold. Tā kā tā kunga prieks ir mūsu spēks, kas arī mūs pasargā, aizsargā un ir kā tāds aizsargmūris ap mums apkārt. Because we usually only hear about negative strongholds. Jo mēs parasti par cietokšņiem tādā negatīvā nozīmē esam dzirdējuši. But the Lord wants to be our stronghold. Bet Dievs saka, es gribu būt tavs cietoksnis, tavs nostiprinājums, tavs aizsargmūris. We get to build up godly strongholds. Un mums ir arī jāzina, kā God. uzcelt šo dievišķo cietoksni sev His apkārt. joy can be a stronghold. Un viņa prieks var būt mūsu aizsargmūris. Strongholds and altars of worship and praise. Aizsargmūris, kurā mēs varam iet iekšā, mēs varam slavēt un pienest viņam slavu. And so this year I was visiting Valmiera. That's where I met Jānis. Un es arī šajā gadā biju Valmierā sludināt, un tur es satiku jūsu mācītāju Jāni. And the Lord kept bringing up Jericho. Un Dievs turpināja man atgādināt par Jēriku. My story, I grew up in church. Mans stāsts ir tāds, es uzaugu baznīcā. I'm technically a third generation missionary now. Es esmu jau misionāri 3. paudzē, It's the one thing I swore I would never be in life. bet tas bija tas, ko es Dievam teicu, es nekad dzīvē nebūšu But the misionāri. Lord called me to Latvia. Bet Dievs man aicināja uz Latviju. So Jericho, it's something I've heard about my whole life. Un tad Jēriku un Jērikas mūri ir tēma, ko es ļoti bieži biju dzirdējusi savā I know dzīvē. the story well. Es to stāstu ļoti labi zinu. I've heard it so many times that I almost like don't want to hear it. Es to biju dzirdējusi tik daudzreiz, ka man jau bija tā, es vairs negribu par to neko dzirdēt. But the Lord kept saying that whole week, Jericho, Jericho. Bet Dievs visu to nedēļu teica Jērika, Jērika, Jērika. So finally the day before, I was like, I will look up Jericho. Un tad dienu pirms es teicu, labi, Dievs, es paskatīšos, kas tajā stāstā tur ir. And I started to look at that scripture completely differently. Un es pēkšņi šo raksturvietu ieraudzīju pilnīgi citādi. And he started to show me how he wants to tear down our Jerichos. Un viņš man teica, Dievs parādīja, kā viņš grib kaut kāds mūsu Jērikas mūrus dzīvē nograut. So let's go to Joshua 5. Aiziesim uz Jozos nodaļu 5. grāmatu. Joshua 5, verse 13. Jozos grāmata 5. nodaļa, 13. pants. And it came to pass when Joshua was by Jericho that he lifted his eyes and looked, and behold, a man stood opposite him with his sword drawn in his hand. And Joshua went to him and said to him, Are you for us or for our adversaries? Tātad 13. 14. pants. Un notika, kad Jozu bija pie Jērikas, ka viņš pacēla savas acis un redzi, tur viņam pretī stāvēja kāds vīrs, kuram rokā bija atvēsts zobens. Un Jozu gāja pie viņu un jautāja, vai tu esi mūsu cilvēks vai mūsu pretinieks? And verse 14, so he said, No, but as commander of the army of the Lord I have now come. Bet tas sacīja, nē, bet es esmu tagad nācis kā tā kunga karaspēka virspavēlnieks. And Joshua fell on his face to the earth and worshipped and said to him, What does my Lord say to his servant? Tad Jozo metās zemē uz savu vaigu un to pielūdz un viņam sacīja, ko mans kungs grib teikt savam kalpam?
Then the commander of the Lord's army said to Joshua, "Take your sandal off your foot, for the place where you stand is holy." And Joshua did so. Tad tā kunga karaspēka virspavēlnieks sacīja Jozuam: Novelt savas kurpes no savām kājām, jo vieta, kur tu stāvi, ir svēta. Un Jozua tā arī darīja. And so let's go back to verse 13. Un atgriezīsimies pie 13. panta. And it came to pass when Joshua was by Jericho that he lifted his eyes and looked. Un notika, kad Jozu bija pie Jērikas, ka viņš pacēla savas acis un redzi. There's a few things there. Tur jau ir dažas lietas šajā Joshua pantā. wasn't actually at his safe camp in that moment. Tajā brīdī Jozo nebija savā drošajā vietā apmetnē. Joshua was probably on the outskirts of Jericho surveying the enemy camp. Viņš bija ārpus savas nometnes aizsargmūriem, lai izlūkotu pretinieku nometni. He wasn't in a safe, comfortable Viņš space. tajā brīdī neatradās drošā, komfortablā vietā. But he wasn't looking at the circumstances and the reality. Bet viņš šajā brīdī neskatījās uz to realitāti un to situāciju, kurā viņš bija. Because he says he looks up. Jo ir teikts, viņš paskatījās He augšu, changes viņš his pacēla perspective. savas acis, ja? Tad viņš izmainīja šo perspektīvu, kādā viņš skatījās. And he sees a man. Un viņš paceļot acis redz kādu vīru. Put yourself in Joshua's shoes. Tagad mēģiniet iztēloties, ka jūs esat Jozo vietā. That is terrifying. Tas ir diezgan tāda briesmīga situācija, kur On enemy atrasties. land, Viņš he atrodas sees a man. ienaidnieku teritorijā, ārpus savas drošās aizsargmūra teritorijas, savas drošās kara apmetnes, un viņš pēkšņi paceļ acis un tur ierauga kādu vīru. He doesn't know who that man Un viņš is. šo vīru neatpazīst. What does he ask him? Are you for us or are you Un for our tāpēc, enemies? ko viņš jautā? Viņš jautā, vai tu esi mūsu cilvēks vai mūsu pretinieks? Because Joshua doesn't know in that moment. Jo Jozo tajā brīdī nesaprot, kas tas tāds ir. And they haven't started taking the promised land. Un tas ir mirklis, kurā viņi vēl nav sākuši ieņemt apsolīto zemi. All they know is they've been promised it. Viss, ko viņi zina, viņi stāv uz šī apsolījuma, But they have not seen the reality of that. bet viņi vēl nav redzējuši šī apsolījuma piepildīšanos, šo What realitāti. has their reality been? Kas ir bijusi šī realitāte? 40 years of wilderness 40 gadus tūkstneša. with a generation before that only knew slavery. Aiz viņiem ir paudze, kas bija piedzīvo tikai verdzības gadus. These weren't people with amazing mindsets of royalty. Šie nebija cilvēki, kuriem prātā bija tāda augstzimušā domāšana, kas bija piedzīvojuši milzīgs un varenas darbs. They hadn't grown up in the reality of owning land and territory. Viņi nebija piedzīvojuši šo realitāti, ka viņi spēja ieņemt zemi un pakļaut kādu teritoriju. They had been raised by parents that had thought small. Viņus bija uzaudzinājuši vecāki, kam bija tāda maza, zema domāšana. And so he says, are you for us or for our Un adversaries? viņš ir pārbījies, un viņš jautā, vai tu esi mūsu cilvēks And vai in- mūsu pretinieks. And it says, no, I'm the commander of the army of the Lord and have now come. Un viņš saka, nē, bet es esmu tagad nācis kā tā kunga karaspēka virspavēlnieks. And Joshua fell on his face to the earth and worshipped and said to him, what does the Lord my servant say? Un Jozo metās zemē uz savu vaigu un to I said that pielūdza so un wrong. viņam What does sacīja, my Lord say to his ko servant? mans kungs grib teikt savam kalpam. And so we find out that this isn't just an angel. Un mēs šajā brīdī saprotam, ka tas, ar ko viņš runā, nav tikai eņģelis. Joshua knows the Lord. He wouldn't fall on his feet and worship an angel. Jozo pazīst kungu, viņš nekad nemestos zemē eņģeļa priekšā un to This is nepielūgtu. Jesus himself. Tas ir Jēzus, tas pats kungs Jēzus, kas stāv viņa priekšā un The runā. God of the angel armies. Eņģeļu virspavēlnieks. He's the commander of the army. Viņš ir karaspēka virspavēlnieks. And he meets Joshua. Un viņš šatiek Jozo. I was chatting to a 16-year-old in our church. Es mūsu draudzē runāju ar kādu 16-gadīgu jaunieti, And I was reading the scripture with him. un es ar viņu kopā lasīju šo rakstu And I vietu. asked, what do you think about this? Un es viņam prasīju, ko tu par to domā? And he said, what's interesting to me Un viņš teica, tas, kas man šķiet interesanti, is that the Lord met him
ka tas kungs viņu satika, when he started to look at what God had given him. ka viņš sāk skatīties un vērst savus acis to, ko tas kungs viņam ir devis. He met him in the enemy's territory, Viņš satika kungu ienaidnieka teritorijā. not at his safety of the Ne camp. savā drošā patvērumā, ne savā nometnē. So Jesus comes to him Tad Jēzus nāk pie viņa and he says, un saka, take your sandal off your foot, for the place where you stand is holy. And Joshua did so. novelc savus kurpes no savām kājām, jo vieta, kur tu stāvi, ir svēta, un Jozo tā arī darīja. So similar encounter to Moses had with the burning bush. Līdzīgi kā Mozum bija jādara pie šī degošā krūma, And the Lord started to remind me un tas kungs sāka man atgādināt, that because of Jesus' blood, pateicoties Jēzus Kristus asinīm, we're purchased, mēs esam atpirkti, just like the promised land. kā šī apsolītā zeme. All of us, we're His. We're owned by Him. Mēs piederam Dievam, But what happens is sometimes bet kas notiek dažreiz, we can still have strongholds in our lives serving another God. mums var būt uzcelti šie cietokšņi, un mēs kalpojam citam Dievam. But what the Lord has said, Bet tas, ko tas kungs ir teicis, Jesus will fight with you to bring every stronghold down. Jēzus cīnīsies par tevi, lai katru mūri, katru cietokšņu noārdītu. It says in verse 13, 13. pantā tur ir teikts, a man stood opposite him with his sword drawn in his hand. tur viņam pretī stāvēja kāds vīrs, kuram rokā bija atvēsts zobens. So Jesus says, I stand with you, ready to fight for Tad you. Jēzus saka, es stāvu ar tevi un es esmu gatavs cīņai ar tevi, tad man zobens ir atvēsts. So every stronghold in your family, Un katra cietokšņa jūsu ģimenē, kas ir uzcelta, every stronghold in your life, jūsu dzīvēs, the God of angel armies, the Jēzus, commander of God's army, kas ir virspavēlnieks karaspēka, stands ready to fight viņš for you. stāv ar atvēstu zobenu, viņš saka, es esmu gatavs cīnīties par tevi. He stands beside you, in front of you, and says, let's go. Viņš stāv tev blakus, viņš stāv tev priekšā un viņš saka, aiziet. So anywhere where you have believed, and I'm preaching to myself, Un es arī šo sludinu pati sev. Tātad visas tās vietas, sfēras dzīvē, any area where there's a Jericho in my land, kur manā zemē, manā teritorijā ir uzcelts šis Jērikas mūris, stronghold of fear, baiļu any cietokšņi, stronghold of addiction, atkarību any cietokšņi, stronghold of poverty, nabadzības cietokšņi. all the things that the Lord has paid for. Visi tie cietokšņi, par kuriem jau kungs ir It's samaksājis. going to be different for each one of us. Katram here. no jums šie cietokšņi var būt pilnīgi citādi. But the Lord, not because of anything we do, Un tas nav pateicoties tam, ko mēs darām, but because of His blood, bet tikai pateicoties Jēzus He wants asinīm. to fight for Viņš us. saka, es gribu cīnīties, And He wants to give us strategy. un viņš grib mums dot stratēģiju, And not, for us to not be discouraged in the journey with Him. lai mēs šajā ceļā, piedzīvojumā ar viņu, mēs netiekam iztrūcināti un izbiedēti. Because if we go to verse 6, chapter 6, Un tad, ja mēs aizejam uz 6. pantu, it says, Now Jericho was securely shut up because the children of Israel, none went out and none came in. 1. pants, bet Jērika aizslēdza savus vārtus un palika noslēgt Izraēla bērniem. Ne tur kāds iegāja, ne no turienes kāds iznāca. See, Joshua is looking at something that looks impossible. Tātad Jozuā skatās uz situāciju un viņam liekas, tas ir neiespējami. Completely closed up against everything. Viņš tātad aizver visu ciet, viņš aizver pilnīgi visām iespējām ciet durvis. Some of the strongholds in your life, it might feel like it's impossible for it to Un come daži no jūsu down. cietokšņi, ko jūs esat uzbūvējuši, jums liekas, tos ir neiespējami nobrucināt. And the Lord said to Joshua, Bet tas kungs sacīja Jozuam, tātad lasām tālāk. See, Redzi, see, redzi,
what I see is a closed up Jericho. Tātad, kas Impossible. mums notiek iepriekš pantā, ko mēs redzam? Mēs redzam, ka Jērika ir aizslēgusi savus vārtus un neviens netiek iekšā. But what does the Lord say to Bet kas ir Joshua? tas, ko redz kungs, ko viņš saka Jozuam? See, I have given Jericho into your hand, its king and the mighty men of valor. Redzi, es esmu nodevis Jēriku, tās ķēniņus un tās varonīgos karavīrus tavā rokā. Every stronghold, Tātad visi any cietokšņi, demonic powers, visi demoniskie spēki, what the Lord says ko tas kungs saka, is I can uproot them. ka viņš var viņus noardīt. I can tear it down. Viņš viņus var iznīcināt. If he shows you and says, look at this right now. Ja viņš tev saka, paskaties uz šo tagad. If he reveals a stronghold in your life, Ja viņš atklāja kādu cietoksni, ko tu esi uzcēlis savā dzīvē, he would never do it to be like, oh, shame, you're stuck with it forever. viņš nekad to neatklāja, lai tevi apkaunot, nosodītu un teikt, nu redzi, tas cietoksnis, kas tev tur ir, tev tur tagad visu mūžu jāpaliek. That's not our God. Tāds nav mūsu kungs. That's not Jesus. Tas nav Jēzus. Anything he reveals, Ja ir kāda lieta, ko Jēzus tev atklāja, it's because he wants to heal it and he wants to tear it down and heal it. tas ir tāpēc, ka viņš grib tevi dziedināt, viņš grib šos mūrus nojaukt And we get to rebuild with him. un tad uzcelt, aizsargt cietoksni kopā ar viņu. And so then it goes on, we know Jericho. Un tad mēs, protams, zinām šo stāstu, kas turpinās, When the Lord gives us strategies to bring down strongholds, kad Jēzus mums dod stratēģiju, lai nobrucinātu mūrus. sometimes they feel silly. Reizēm tās stratēģijas liekas tādas dīvainas, neparastas. I honestly don't know if I would have had the faith of the Israelites. Es nezinu, vai man būtu tāda ticība kā izrēliešiem. Silently walking around something 7 days. Man ir vienkārši jābūt klusu un jāiet apkārt Jērikai 7 dienas bez jebkādas skaņas. Like, honestly, I would be like, we're silly. Man būtu tāds, kas tas par tādu dīvainu I would veidu. be like, I relate to the complaining Israelites. Es pilnīgi varu saprast, kāpēc izrēlieši tur sāka par to burkšķēt. I'd be like, Joshua, you're wrong. Man būtu tāds, Jozua, tu neesi kaut ko pareizi sapratis. Tiešām? But the Lord had done things that they had seen to know to trust him. Bet tā kā viņi bija iepriekš piedzīvojuši, ka Dievs dara vārenas lietas un viņi bija iemācījušies viņam The uzticēties. generation before had seen the Red Sea split. Paudze pirms tam bija redzējis, kā Dievs pašķir sarkano jūru. This generation had seen a sea split for them to walk into the promised land. Un viņi redzēja, kā jūra pašķirās un viņi iegāja apsolītajā zemē. And so they knew they had seen manna daily fall. Viņi bija redzējuši, kā manna katru dienu krīt no debesīm. But do you know what happened to the manna the day they stood on the stepped into the promised land? Bet jūs zināt, kas notika ar cilvēkiem, kas iegāja apsolītajā zemē? It said in verse 12 12. pantā tur ir teikts, that the manna ceased on the day after they had eaten the produce of the land. Sorry, 5 verse 12. Tur ir tātad 5. verse, 5 I verse mean, 12. Tātad 5. nodaļā mēs esam atpakaļ 12. pantā, ir teikts, un ar šo nākamo dienu, kad viņi bija ēduši no tās zemes iegūtās ražas, viņiem izbeidzās manna. And the children of Israel no longer had manna, but they ate the food of the land of Canaan that year. Un turpmāk Izraēla bērniem vairs nebija mannas, bet tie pārtika tanī gadā no Kanānas zemes augļiem. See, sometimes when the Lord is taking us into a new season, Un reizēm, kad Dievs mūs ieved jaunā sezonā, things shift, kaut kādas lietas mainās, things change. tās izmainās. There's an invitation to no longer like live off manna, Un vairs nav šis aicinājums pārtikt no mannas, but live off the promised land food. bet Dievs saka, nē, tagad jūs baudīsiet no tās apsolītās zemes There's an augļiem. invitation to eat something new. Ēdat kaut ko citu. He's still our daily bread, Viņš joprojām ir In tas, both kas dod lands. šo dienišķo maizi, But gan I- tad, kad bija manna, gan tagad. but as Christians we will always have the choice. Bet mums kā kristiešiem vienmēr ir izvēle. Will we remain, we'll get saved, we'll go to heaven, and we'll just live in the wilderness our whole lives? Mēs varam tikt glābti, mēs zinām, ka mēs nonāksim debesīs, bet šeit uz zemes mēs varam izvēlēties visu laiku dzīvot tuksnesī. Or will you trust the King of this universe Vai arī otra opcija, tu
uzticies visuma radītājam, to move into discomfort, kas tevi reizēm vedīs cauri to izaicinājumiem, take what is actually yours, what Jesus has paid lai tu for, paņemtu patiesībā to, par ko Jēzus ir samaksājis, kas ir tavs, and move into the promised un land. tu ieietu savā absolūtajā We zemē. are holy ground Mēs stāvam uz svētas zemes, because of his blood. pateicoties viņa We're asinīm. called saints, Mūsu sauc par holy svētiem. ones, Mēs esam svēti, not from anything we've done, ne tāpēc, ka mēs esam kaut ko labi but izdarījuši, we will always have the choice. bet mums vienmēr ir izvēle. And it's not going to be an overnight thing for all our mindsets to shift. Un tā nav tāda vienas dienas lieta, lai pārmainītu mūsu prātu un to, kā mēs domājam. For us to trust the Lord fully in these huge areas. Bet ka mēs pilnībā uzticamies Dievam visās savās dzīves sfērās. But if we start, Un tad, kad mēs sākam, if we do it daily, ja mēs katru dienu atjaunamies if prātā, we start to see his breakthroughs in the small un things, mēs redzam, kā Dievs tādas izlaušanās veids vispirms mazās lietās mūsu dzīvēs, we'll start to have faith for the wild things he asks us tad to mums do. tā ticība lēnām aug, un mēs sākam darīt vārenas lietas un piedzīvot izlaušanos. See, your strategies to bring down the strongholds Jūsu stratēģijas, lai nojauktu jūsu, lai nobricinātu may jūsu be cietokšņus, completely different to mine. varbūt pilnīgi citādāks no manām, Jesus knows them though. bet Jēzus tās zina. Jesus knows yours. Viņš zina to stratēģiju, kas ir jums Jesus paredzēta. wants to bring down Un viņš your grib Jerichos. nojaukt Jērikas mūrus jūsu dzīvē. And so the Israelites have this wild moment. The first stronghold comes down. Un tad izrēlieši piedzīvo šo trako tādu brīdi, kad wow, pirmais mūrs krīt. After 7 days of marching and a shout, Pēc the walls 7 fall. dienām klusuma, ka viņi tā iet apkārt, pēkšņi viņi kliedz un pirmais mūrs krīt. They nokrīt. lose no men. Viņiem neviens vīrs nav aizgājis bojā, Wild. vienkārši apbrīnojami. And that stronghold is fallen. Un vienkārši nokrīt šis cietoksnis. So then they Sabrūk. go to the next Un stronghold. tad viņi dodas pie nākamā cietokšņa. I don't know Un how. viņi aiziet uz AI, to pilsētu. AI. Tas nav mākslīgais intelekts. AI angliski ir mākslīgais intelekts, bet AI ir tāda pilsēta. But so they go to AI. And viņi tātad uz turien dodas. In which chapter are you? We're in chapter 7. Tad mēs esam Jozua 7. nodaļā šobrīd. So in verse 2, 2. pantā ir teikts. now Joshua sent men from Jericho to Ai, Un Jozua izsūtīja vīrs no Jērikas uz Aju, which is beside Bethaven on the east side of Bethel, and spoke to them, saying, Go up and spy out the country. So the men went up and spied out Ai. kas ir Betavens tūmā austrumos no Bētels, un tiem sacīja, ejiet augšup un izlūkojiet zemi. Tad vīri nogāja un izlūkoja Aju, un tie atgriezās pie Jozuas. And so Joshua sends some people. Tātad Jozua aizsūta kaut They kādus go dažus spy out vīrus, the land. ejiet, izlūkojiet zemi, Aju, And they're like, don't weary all the people, just send a few. It will be easy for us. un viņš saka, es aizsūtu dažus, ja? So- lai ir vieglāk. So in verse 4, Un 4. pantā ir teikts, so about 3,000 men went up from the people, but they fled before the men of Ai. tad turp arī devās tikai kādi 3,000 vīru no visas tautas, bet tie metās bēgt Ajas vīru priekšā. And the men of Ai struck down about 36 men, for they chased them from before the gate as far as Sherebim, and struck them down on the descent. Un Ajas vīri nogalināja no šiem vīriem kādus 36 vīrus un vajāja pārējos no vārtiem līdz akmeņlaustuvēm. Therefore the hearts of the people melted and became like water. Un vēl daļu tie sakāva pie pakalnes, tad tautas sirds izkusa un kļuva kā ūdens. How many of you have seen a breakthrough? Cik no jums daudz ir piedzīvojuši izlaušanos? Ready to see the next Un jūs breakthrough? esat gatavi redzēt nākamo? Experience some disappointment? Un tad jūs piedzīvojat And your hearts melted like water. tādu, jūs piedzīvojat neizdošanos un jūsu sirds tā kā tāds ūdens. Relatable nokļuva. moment. Mēs visi esam tādām situācijām gājuši cauri.
I've experienced such disappointment Es arī esmu savā dzīvē piedzīvojuši daudz vilšanos, where it just feels like you want to give up. There's no point. kur liekas, viss, es padodos, vairs nav nekāds We jēgas. all have. Mēs visi esam to But the piedzīvojuši. crazy thing for me, Bet tā apbrīnojamā lieta, I'm quite a logical thinker, es esmu diezgan tāda loģiska is domātāja. I'm like, there's hundreds of thousands of Israelites. Tur ir tātad simtiem tūkstoši izrēliešu, They've lost 36 men un viņi pazaudēja tikai 36. and they're completely disappointed. Un viņi ir pilnīgi vīlušies, nu pilnīgi bez jebkādas cerības. Like logically in war, I would say that's not a bad loss. Bet loģiski domājot, nu, par kara apstākļiem, ja viņi tur aizsūtīja, cik tur bija, 3000 vīri zaudējuši 36, nu, kara apstākļos, tāds, nu, normāls cipars, nekas traks. But then the Lord started to share, Bet tad tas kungs sāk runāt. Chanel, they were so aware of my presence with them. Un tad viņš man teica, bet Chanel, viņi bija tik ļoti sajutuši manu klātbūtni visu laiku. They so believed my promises. Viņi tik ļoti ticēja maniem apsolījumiem. When something was out of alignment, they were aware of it. Un kad kaut kas nebija vairs saskaņā ar manu prātu un manu to klātbūtni, viņi to uzreiz sajuta. Because why did they lose Ai? Un kāpēc tad viņi aju vīru priekšā metās bēgt? In Jericho, one of the men had sinned and stolen something. Mēs zinām, vai ne, kad Izrēlā tur tajā apmetnē viens no vīriem, viņš grēkoja, viņš paņēma kādu no tām ienaidnieku apmetnes mantām, ja, kas bija aizliegts. Ko viņi bija Taken aizliegts something that God said, do not touch this. Jo Dievs teica, neaizsieciet neko. And so what we can be aware in our lives too. Un arī mūsu dzīvēs mēs varam to piedzīvot. My prayer is to be so aware of His presence Es Dievam saku, Dievs, es gribu tik ļoti būt tavā klātbūtnē, that my life would be laid down to Him. ka mana dzīve vienkārši ir nodota tavā That when priekšā. I build an idol, when I create an idol or build an altar somewhere, Ja es esmu kaut kur savā dzīvē uzcēlusi kādu viltus altāru vai kaut kādu, manā dzīvē ir parādījies kāds elks, that like Joshua, I would be aware of it. tad kā Jozuva es par to tik ļoti uzreiz zinātu, That I would go to God with it. ka es ietu pie Dieva Hey Lord, something's going on. Can you reveal un to es me teiktu, what's wrong? kaut kas nav īsti kārtībā manā sirdī, manā dzīvē, Have I vai tu made a vari to vow? atklāt, Have I sinned against vai es esmu someone? pret kādu grēkojusi, vai kādu izdarījusi kaut ko citu, kādu apsolījumu. And so the Lord says, get up, Joshua. Un Dievs saka, Jozuva, celies, Because Joshua's heart is melted like udens. tāpēc, ka Jozuvas sirds ir padavusies un kā tāds ūdens noticējis It says he zemē. tore his clothes. Un tur ir teikts, Jozuvs saplēs savus drēbes. To me, it sounds a bit dramatic. Un man liekas, tā, nu, pārāk dramatiski, tā kā nomierinies, vecīt. But then the Lord says, get up. Bet Dievs saka, celies. And he tells him what's happened. Un viņš izstāsta viņiem, kas notika. And they find out that man and they remove him. Un viņi saprot, ka tas ir dēļ šī viena vīra, kurš bija paņēmis šīs mantas, un viņam liek atstāt nometni. And then he gives them strategy to take Ai. Un tad Dievs saka, tagad es jums došu stratēģiju, kā ieņemt tāju. And they take another stronghold. Un tiek vēl viens cietoksnis nobrucināts. And we know the story. They take every stronghold. Un mēs zinām šo stāstu, ka mūris pēc mūra tiek Sometimes they make sagrauts. mistakes and create things they shouldn't. Un līdz tam pa ceļam viņi kaut kādas lietas neizdara labi, un kaut kas nav kārtībā, kā Dievs to paredzējis. But they take the land that the Lord has given them. Bet laika gaitā viņi ieņem šo zemi, ko Dievs viņiem paredzēja. And so what my heart is for us Un manas sirds šodien is that any stronghold in our life that we say is impossible for God, ja mums ir kādi cietokšņi dzīvē uzcelti, par kuriem mēs domājam, nu, Dievam ir neiespējams šos nojaukt, that we would start going to Him for strategy for. ka mēs ejam pie viņa un prasām, Dievs, kāda ir stratēģija? And be like, Lord, how will I overcome this? Kā man pārvarēt šo cietoksni?
What is your strategy? Kāda ir tava stratēģija? And that could be deliverance ministry. Un tā var būt atbrīvošanas That could be inner kalpošana, healing. tā var būt iekšēja That dziedināšana. could be telling a friend and bringing it to the light. Tas var būt kaut kas, kas tev varbūt ir jāizsūdz, jāizstāsta savam draugam, jānes gaismā. Your strategy will be found in prayer with Him and in the Word. To stratēģiju jūs atradīsiet, kad jūs iesiet pie Dieva It's going to lūgšanā. be different. Tas būs ar lūgšanu un apstiprinājumu Dieva vārdā. Un katram no jums tas var būt citādi. But the reality is the Lord speaks to you. Bet tā realitāte ir tāda, tad, kad Dievs runā uz jums, You get to hear His voice. tad jūs dzirdat viņa balsi. Why? Because the Kāpēc? Word says, Jo Dievs tā saka, viņš runā uz saviem bērniem. my sheep know my Viņš saka, voice. manas avis pazīst manu balsi, You are His sheep. un jūs esat viņa avis. They love the sheep. The sheep love the shepherd. Un avīm nenormāli patīk savs gans. He leads them to food. Viņš ir tas, kas viņus aizved He gives zaļainās them water. ganībās, viņš ir tas, kas dod He viņiem pulls them out of ūdeni. the hole that Viņš they viņus keep izvelk jumping ārā into. no tām aizām, bedrēm, kurās tās avis ir iekritušas. They know His voice. Un avis pazīst We viņa know balsi. His voice. Mēs zinām viņa And so balsi. if you have not believed that you hear the voice of Un God, ja jūs līdz šim esat noticējuši tiem meliem, ka jūs nedzirdat Dieva balsi, now I don't hear Him audibly. tas, protams, nav tā, ka es dzirdu šo balsi audiāli ārpusē. I personally hear Runājoši. Him like just the knowing Es inside of vienkārši me. viņu dzirdu šeit iekšpusē, tā kā, es vienkārši zinu, ka tas ir Dievs, kas runā. Like the reason I could say yes to Latvia Un tas iemesls, kāpēc varēju pateikt jā Latvijai, is because He had already asked me twice to move somewhere, like either across the world or across the country. jo viņš jau man divreiz pirms tam bija teicis, ka man būs jāpārceļas kaut kur vai nu Amerikā, kaut kur uz citurienu vai pasaules otrā malā. I know when He asks me something. Un es zinu, kad We viņš man have kaut that ko jautā. relationship. Mums jau ir tās attiecības, ka mēs sajūtam. And it's the same with you. Un arī tas ir ar jums. You don't need, I love the prophetic and I love gifts. Man patīk praviešu dāvans, man patīk viss gar dāvans. But if we live our lives waiting for the prophetic word, Bet ja mēs dzīvojam savu dzīvi tikai, lai saņemtu no kāda pravietisku vārdu, we miss out on what He's saying today and every day. tad over us. mēs pazaudējam to, ko Dievs katru dienu pats grib teikt mums. He wants to speak to you. Viņš grib runāt uz tevi. Let's go to 2 Corinthians 10. 2. Korintiešiem 10. nodaļa. Verse 3. 3. pants. For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. Mēs dzīvojam gan pasaulē, bet necīnāmies pasaulīgi. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds. Jo mūsu cīņas ieroči nav miesīgi, bet spēcīgi Dieva priekšā cietokšņu noārdīšanai. Casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God. Mēs apgāžam prātojumus un visas augstprātīgās iedomas, kas paceļas pret Dieva atziņu. Bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Un uzvaram visus prātus, lai tie ir Kristum paklausīgi. See, it's something the Israelites understood was that they weren't fighting in the flesh. Un tas, ko Izraels saprata, ir pašā sākumā, ka viņi jau necīnās pret miesu. Only the spirit realm through marching can bring down Jericho. Jo kā kriķi Eriks Mūr, ka viņi garā klusēdam gāja apkārt šiem mūriem, tas nebija kaut kas, ko viņi miesiski izdaužīja. The things Spēkā. to bring down the strongholds in our lives, the strongholds in our family, the strongholds in this Un nation. tie cietokšņi, ko mēs varam sabrucināt savā dzīvē, savas ģimenes dzīvē, šīs zemes, valsts dzīvē, Will not always be through logical means. bieži nebūs loģiski. It will be through something in the spirit. Tas būs kaut kas garā. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds. Jo mūsu cīņas ieroči nav miesīgi, bet spēcīgi Dieva priekšā cietokšņu noārdīšanai. Casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God. Mēs apgāžam prātojumus un visas augstprātīgās iedomas, kas paceļas pret Dieva atziņu. May every voice in your head that does not line up with Scripture Katrs balsis jūsu prātā, kas runā un kas nav saskaņā ar rakstiem, be removed and to the truth. Lai tiek vienkārši paņemts prom un Every tā vietā, lai tormenting nāk spirit, patiesība. every lie, Katrs gars, kas jūs traucē,
that katri tries meli, to exalt itself against God. kas sacēs pret Dieva atziņu. And let us bring every thought into captivity to the obedience of Christ. Un ka mēs tātad visus prātus, visas augstprātīgās iedomas, kas sacēs pret Dieva atziņu, ka mēs tos nesam Dievu priekšā, lai tie kļūst Kristum paklausīgi. May the things we think that are lies, that we know are lies, that the Lord's revealed them, may we start to take those captive. Tiem no jums, kas jūs zināt, ka jums prātā ir kaut kādi meli, ka jūs zināt, ka tas nav Dievs, kas tā saka un runā, ka jūs varat viņus sagūstīt šos melus. To His truth. Un padarīt prātu paklausīgu Dieva taisnībai. To His reality. Viņa realitātei. Because we serve a God. Jo mēs kalpojam Close your eyes Dievam. for a second. Aizveriet uz mirkli acis. We serve a God Mēs kalpojam Dievam, who asks you to lift your eyes, lift your head, kas saka, pacel savu galvu and see Him in front of you, un redzi viņu savā priekšā. standing at the ready, Viņš stāv tavā priekšā gatavs. sword out, Viņš ir atvāzis zobenu. sword out, ready to fight for Viņš ir you, atvāzis zobenu un viņš saka, es esmu gatavs cīnīties par tevi. ready to take down strongholds. Es esmu gatavs noārdīt visus cietokšņus tavā dzīvē. That is who you serve. Tas ir Dievs, kam tu kalpo. A mighty God. Varens Dievs. He's not weak. Viņš nav vājš. He's not still on the cross. Viņš nekarājās pie krusta. He's resurrected and he's strong and powerful. Viņš ir augšām cēlies un viņš ir spēcīgs un varens. And he leads an angel army. Un viņš ir karapulku vadītājs. Viņš ir tas, kas eņģeļu armiju vada. So Lord, we thank you Un kungs, mēs lūdzam. for who you are. Un mēs tev paskamies par to, kas tu esi. I pray for this truth Un es lūdzu, lai šī patiesība, to be solidified in our hearts ka and viņa minds. iesakņojas, tā kā iecementējas mūsu sirdīs. And we speak to every stronghold that you have revealed to us this morning. Un es lūdzu par katriem cietokšiem, ko tu esi katram no mums uzrādījis šajā rītā. We say your days are counted. Un mēs sakam tiem cietokšiem, tavas dienas ir Your time skaitītas. is up. Tavs laiks ir beidzies. We know who our Jesus is. Mēs zinām, kas ir mūsu We know Jēzus. who fights for us. Mēs zinām, kurš cīnās We par will no mums. longer settle with you in our land. Mēs vairs nepieļausim, ka manā zemē ir šie cietokšņi. I pray over each of our hearts and minds. Es lūdzu par mūsu sirdīm un For prātiem. anywhere where we have come under the lies of the enemy, Visur, kur mēs esam pakļaujušies ienaidnieka meliem. anywhere where we have settled, Tur, kur mēs esam samierinājušies. anywhere where there's disappointments and our hearts have become like water, Ja sirdī ir bijusi kāda vilšanās un mūsu sirds ir kļuvusi kā tāda ūdens peļķe, that you would come into those spaces, tad nāc Dievs šajās situācijās. that you would uproot disappointments, Un ka tu šīs vilšanās, ka tu viņas izrauj ārā. that you would uproot unbelief, Un visu neticību. and that you would start to fill us with hope. Un ka tu tur piepildi tajās vietās cerību. Lord, I pray for our eyes to see Es lūdzu, ka mums ir acis redzēt. that despite things that could look impossible in the natural, Ka nesoties tām lietām, ko mēs redzam miesiskām acīm un mums liekas neiespējams that we would situācijas. see with your heavenly perspective. Ka mēs tās redzam no tavas dievišķās Give us the perspektīvas. revelation that we are seated in heavenly places, Dod mums šo atklāsmi, ka tu mūs esi sēdinājis dievišķā tronī that we would see with your eyes, pie tevis un ka mēs redzam tā kā no tava with troņa your perspektīvas. perspective. Ar to perspektīvu, kā tu redzi lietas. Lord, I pray that anywhere where there's been unbelief around what this nation could look like, Un tās par to, ja mums ir neticība bijusi par mūsu zemi, par mūsu nāciju, par to, kas mūs varētu sagaidīt nākotnē. where there's hopelessness over this city or this nation, Ja ir zudusi cerība pār šo pilsētu, pār šo zemi, that you would show us how you see Latvia, tad parādi no sava troņa augstumiem, kā tu redzi that Latviju. you would give us
your eyes for this ka nation. tur dod mums savas acis pār šo, ka mēs redzam šo zemi tavām acīm. Thank you, Jesus. Paldies, Jēzus. How many of you feel like something's going on right Cik now? daudz no jums jūt, ka kaut kas mainās, kaut kas izmainās iekšēji? Yeah. Do you want to just stand? Anyone who's Vienkārši feeling piecieties something? tie, kur kaut ko jūt, ka kaut kas brūk un mainās iekšēji. Yeah, because I just want you guys to take like that step of like Jo es gribu, lai jūs you're vienkārši partnering prophetically. tādā- I feel like something's happening in me. The Lord's doing something. pravietiski vienkārši šo jā, piecieties kājās, jo es jūtu, ka Svētais Gars kaut ko Thank dara, you, Lord. manā sirdī arī runā. Thank you, Lord. Paldies, paldies. Yeah. Mhm. Yeah. Mhm. She has this like strongholds like about her family and that she had an unbelief that they would not be saved, but now she has a feeling she Yeah. want to continue to pray so they can get saved. Yay. Yay, Lord. Hallelujah. Lord, we Hallelujah. thank you for her family. Jā, tās mēs paskatāmies par viņas ģimeni, And we speak over every family member. un mēs lūdzam par katru We ģimenes locekli, pray for every area par katru situāciju, where there has been a blockage. kur ir bijis kaut kāds aizcietinājums. We break every, like even any witchcraft that is blocking Mēs arī anything. lūdzam pret jeb visām burvestībām, We just pray for their eyes and their ears to be open to you. kas ir bijuši, kas ir lieguši notikt šai We- izlaušanās We ticībā. pray for encounters with you in their sleep. Mēs lūdzam, lai notiek brīnumi un piedzīvojumi ar tevi, kungs. We thank you that you love them more than she could ever. Un Dievs, ka tu mīli viņas radiniekus vairāk, kā viņi jebkad viņas That spēs you mīlēt. care for them more than she Ka could tu par ever. viņiem rūpējies vairāk, kā viņi jebkad spētu. And we pray for your goodness, for them to encounter your goodness. Un mēs lūdzam pēc tavas žēlstības, ka viņi varētu piedzīvot tavu labumu, And kungs. anywhere where she has grown weary, Un tur tās visas tās sfēras, kurā viņa ir padavusies, viņa jūtas vāja un pagurusi. anywhere where she has carried this where she's not meant to. Kur viņa ir nesus kaut ko uz saviem pleciem un savu to nastu, kas viņai nebūtu jānes. I pray for that to just lift off her in the Tās name of paņem Jesus. prom šīs nastas Any Jēzus ungodly Kristus vārdā. burden, any false responsibility. Visas tās atbildības, ko viņa ir uzlikusi uz sevi, ko tu viņai neesi I paredzējis. just pray right now for that to be lifted off Lai in the tās name of noņem to nost Jesus. Jēzus Kristus vārdā no viņas pleciem. Thank you that you bottle every tear of her intercession for her Paldies, family. Tēvs, Jēzus, ka tu esi saskaitījis viņas asars. Tēvs, ka tu esi dzirdējis katru lūgšanu par viņas ģimeni un ģimenes locekļiem. And I pray for a joy, Un es lūdzu par prieku, a joy, par prieku. that joy would be restored to her.